Esam pie okeāna 200 km no Dakāras. Palikām Zebra bāra kempingā. Ļoti jauka vietiņa. Vakar mums pastāstīja, ka mēs tomēr drīkstam braukt gar krastu līdz pašai Dakāras pilsētai. Tāpatās kā tas ir slavenajos Dakāra ralijos. Daudzus gadus atpakaļ noticis. Pastāstīja, ka ir paisums un bēgums, pateica precīzes laiks, kuros mēs drīkstam braukt, lai netraucētu cilvēkiem, lai ūdens ir atkāpies pietiekami daudz no krasta. Līdz ar to mums ir 9 jāizbrauc. Un mēs šodien sasniedzam Dakāru. Nebūsim piedalījušies Dakāra ralijā, bet būsim tāpat sasnieguši Dakāru. Līdzīgos maršrutos cilvēki brauc ar laiviņu zvejot. Mēr iekšā tīklus. Būs laba diena. Tāds ir skats no augšas. Kur mūsu būdiņa. Mēs tūlīt dodamies ceļā pa pludmali Dakāru. Baigi labi. Kaut ko tādu nevar katru dienu izbaudīt. Mazie pampaki, bum, bum! Bet ir jāuzmanās. Ejam palīgā. Aiziet, Sāl, strādā. Cik interesanti pasaulē tomēr vajag būt. Ūdens noskalo emocijas. Valis. Ai, ir drausmīgi. Nabaga valītis.
ārā. Tā pludmale tā arī izskatās. Visu laiku tu brauc un ir pilns ar kružiem. Kā visur, kur tu brauc, plasmas. Tādā ziņā ir ļoti bēdīgi. Jūras piedzīvojumi beigušies. Esam nobraukuši labu gabaliņu pa krastu. Tagad jābrauc ārā no tejienes. Tas bija interesanti. Nu, vai var redzēt, ka ūdens ir rozīgs? Kā jums kamerā izskatās? Sāls priecājās par rozā ūdeni. Viss ir rozā. Esmu iegājis kaut kādā tirdziņā. Visādas lauviņas, tīģerīši. Abapapā. Sorry. Tādas krēlītes. Smukas krāsas, man patīk. Visur tāds košs Āfrika piesitiens. Salvis netiek vaļā no savas draudzenes ārprāts. Bet te ir nereāli forši. Salvi! Ar draudzeni jauno! Atkal nav miera, viņai vienreiz atgāja protokolu mājās. Atnāc atpakaļ. Tā te viss notiek. Esam sasnieguši galamērķi Dakāru. Esam pašā rietumu maliņā. Tikpat mazāk nekā mēs esam nobraukuši. Ko tālāk? Galamērķis sasniegts. Labs jautājums. Tāda divējādas sajūtas. Jātiek mājās, gribās mājās. Jautājums kā? Māci braukt atpakaļ ar mocīšiem. Sūtīt mocīšus kaut kur tālāk. Vai atstāt mocīšus. Ko par šodien jāizdomā, par šonakt jāizdomā.